Pagaidi, viņš ir ieslēdz nakts režīmu, kā viņš bija jānomaina kaut kā. Es nezinu. Tā pagaidi. O, ir. Ines, ir viss gatavs. Mani sauc Inese Saulīte. Saulīte, redziet, es esmu no grupas Duets un Tairos. www.draugiem.lv šķērsvītra Tairos. Jā, un tagad tā. Jūs man uzdodat jautājumus, piemēram, vai tu esi stulba? Jā, es esmu stulba. Man patīk rakstīt uz krūtīm ar lūpu krāsu Duets Tairos. Man patīk, jā, šī sirsniņa arī man patīk. Šī sirsniņa patika, vispār man patīk, un šitā sirsniņa bija... Un šito sirsniņu mans karstasinīgais vīrietis, kurš mani izmeta tā vienkārši no draugiem un pateica. Tagad skatāmies, es jums mācu apieties ar šo te. Šeit ir manu fanu komentāri. Piemēram, viens komentārs. Kur zobu papis ir? Kur zobu papis ir cūka, bļa? Jā. Uz sevi. Un tad ir vēl. Tu stulbā zos nemāki pat sava dueta biedra vārdu pareizi uzrakstīt. Nu, kur es nemāku pareizi viņu uzrakstīt? Es rakstu duets un redziet Tairos, tātad www.draugiem.lv šķērsvītra Tairos. Un redziet, ja? Tad tālāk. Rekur, viens saka, cenšas cilvēks, bet nesanāk smagi. Nu, man mirīžiem iesmējos un smiekli nāk, bet nu tas nekas. Skatieties, tātad. Šeit atkal viens saka, kam šis video ir domāts? Garīgi vai fiziski slimiem? Tad man jāatbild šādi, kad šeit... Nevar ne garīgi slimiem, ne fiziski slimiem, jo šito te visu izciest īstībā nevar neviens. Bet mans vārds ir Inese, es esmu Inese, es māku repot, es māku dziedāt, es esmu baigā vispār superīgākā, vislabākā un viskrutākā dziedātāja visā Latvijā. Jā, un ja jūs nezināt, kā mani sauc, tad vēlreiz saku Inese Saulīte, visiem saulītes redzēt, duets, punkts, Tairos, punkts, un tur vēl sirsniņu, un es visu laiku to zīmēju, jā. Un tad atkal, skaidrā šādu balagānu laikam nevar skatīties. Nē, nu ārprāts kaut kāds, nu kā nevar skatīties, gan pilā, gan skaidrā vienmēr var skatīties. Negribi neskaties, to atbildēju es. Jā, tad uz priekšu te ir vēl kaut kādi... Šausmīgi, smieklīgi, viss tas ir, jā, kā viņi par mani domā. Uzdzied, Inesīt, kaut ko. Uzdziedāt. Pagaidi. Šodien nāk klajā. Es tūlītās uzdziedāšu kaut ko krūtu. Es varu uzdziedāt to www.draugiem.lv šķērsvītra Tairos. Tairos, tur tā dziedu, jā. Un vispār man ir tāds superīgākais video, jā. Un īstenībā, jā, un tad es, nu, arī tā kā, vispār tā kā varu jums kaut ko tur bišķīt padziedāt, un tad es esmu ļoti slavena. Un es drīz, un mans dziesmas ir radio un televīzijā, un es biju SVH radio uz atlasi. Un viņiem ļoti patika manas dziesmas, Vot tā. Apzīmējot dzīvo mums, neraudot, nevainot ar dzīves grūtībām. Pat pasaulē mums prieks nav, jāuzvīt, iegildīt.
Un tātad, ja mīļie draugi, mīļie fani, ja jūs esat draugos, iet draugiem.lv un tur ir fani. Un kļūstiet par maniem faniem, dziediet man līdz un rakstiet tādus komentārus, kā piemēram šo. Tu smirdi! Nenormālā! Un tad vēl arī tādu, jā, varēja tak zobu ielikt, lohodena tāda, nu tā. Un tad man arī patīk, jā. Tu nemāki dziedāt, tu pat dziedi sūdīgāk par manu klases biedru Ričārdu, kurš dzied briesmīgi, bet tu dziedi vēl sūdīgāk and so. Nu, es te nemāku to angļu valodu riktīgi te izbukstierēt, kaut ko viņi te raksta, VTF un tādā garā nevar saprast, jā. Un, jā, tās acis vienkārši iznīcina. Tas ir labākais komentārs, ko es šodien lasu, ka manas acis iznīcina, tātad viņi mani mīl, mani draugi, mani fani, mani paši labākie, mani vismīļākie, manas acis jums. Jā, un tad kustības iespārda. Jā, redziet, manas kustības, vot šitā iespārda. Jā, un tad, jā. Filmētājs bija saģēries. Arī tāds komentārs šeit atskan. Jā, filmētājs, jā. Filmētājs, vai tu esi saģēries? Taču nē, viņš vienmēr ir uzticīgs draugs un viņš vienmēr filmē savu Inesi Saulīti. Protams. Jā. Un jā. Un. Vēl ir tādi komentāri arī, jā, šeit piemēram, angļu valoda vienkārši ideālā līmenī. Kā lai man viņa nav ideālā līmenī, ja man ir bijis draugs ēģiptietis, tep kājām ielīdis viens grieķis, tad vēl pēc tam vēl ielīdis manos pupos un bučojies melnais nēģers. Nu kā, viņi tak zina seksta laikā tur bum, bum, go, fuck me, yeah, fuck. Es nesaprotu gan, ko tas nozīmē, bet viņi tā vienmēr tā saka un tas tā baigi krūt. Un tādā veidā es mācos angļu valodu. Jā. O, jā, Ineses lesbiešu video. Ak, Dievs! Es nenoliekšu īstenībā, ka es esmu arī lesbieta, bet kurš šito variantu uzzināja? Laikam atkal kāds no žurnālistiem, kuru es noķeršu, paņemšu un aizsūtīšu uz Tautas balsi un aizsūtīšu uz Bez tabū un uz Nekā personīga, jo viņš visu manu dzīvi čakarē. Ārprāts, pilnīgi ārprāts. Pat šeit komentārs ārprāts un ar kaut kādu smaidiņu, es nezinu, kas tas pa smaidiņu, ļoti bieži manā profilā ir tādi smaidiņi, 2 punktiņi un D burts. Ko tas nozīmē? Es īsti nezinu. Jā. Kāds grib, lai es beidzu savu mūzikas karjeru? Ak, Dievs, mana karjera vēl nav iesākusies, un tas, kurš grib, lai beidzas savu karjeru, es viņu atradīšu un arī aizsūtīšu uz Tautas balsi, uz Nekā personīga. Un Bez tabū, un visi žurnālisti to redzēs, un vakara ziņas to redzēs, un privātā dzīve to redzēs, un visi to redzēs, jā, visi, jā. Lūdzu, ārā no mana profila. Jā, to es saku visiem, kas saka, ka viņi mani nemīl, ka viņiem nepatīk manas dziesmas, un ka viņi saka, ka es esmu stulba. Tos visus ārā. Ja tev nepatīko es, tad ej ārā no manas fana un izdzēs mani un aizmirsti mani. Ja tu nevari mani aizmirst, nevari mani izdzēst, es tevi izdzēsīšu un aizmirsīšu. Tā tas viss notiek. Jā. Nefiga www.draugiem.lv. Kāds atkal, protams, ir manu šito hīta dziesmu www.draugiem.lv šķērsvītra tairos. Es to dziedu saviem faniem un kāds atkal par mani ņirgājas. Jā, tas, ka es uz pupiem zīmēju, kāds ir uzrakstījis, ka nē, nu vienkārši iespārda tas, kad, pieņemsim, ja es esmu uzzīmējis uz saviem pupiem, kāds saka, ja, ka es esmu uzzīmējis savas grupas nosaukumu. Kas tur tāds slikts?
Es esmu populāra, es būšu populāra un kādreiz aizbraukšu vēl uz Holivudu. Jā, un tad es visu šito te. Un šeit atkal komentārs, nu, tu stulbā zos nemāki pat savu dotu biedra vārdu pareizi uzrakstīt. Y raksta uz otru pusi. Kurš to pateica, ka Y raksta uz otru pusi? Man viss ir pareizi. Jā. Šī sērija. Šī sērija ir beigusies. Pievienojies man, kļūsti par manu pupu fanu.